Sveicināti podkāstu salas otrajā sezonā. Šodienas viesis mums ir Oskars Mikāns. Jūs šajā skolā pasniedzat metāla apstrādi un kokapstrādi, ja pareizi atceros. Nu, kokapstrādē vairāk veidošanu, jo koku vecākie kursi var mani apmācīt. Bet tā metāla liešanu, veidošanu un agrāk ar juvelieru darbus. Bet tie man vienkārši nepatīk pašam un audzēkņi to jūt. Kas jums visvairāk patīk? Veidot un liet bronzā vai metālā darbus. Tas ir mans tiešais amats, ko es esmu mācījies, mana profesija, 16 gadu specialitātē. Tas neņemot parastās skolas. Pēc papīriem es skaitos ļoti liels mākslinieks, jo man ir Tokijas maģistra grāds, tā kā pirksts var locīt bezjēgā. Jā, tā tad veidošana un arī pat it kā praktiskā, bet telniekam viņš ir amatnieks pa lielai daļai. Jo uzveidot un pēc tam tehniskie darbi ir aizņem gandrīz 90%. Ja ir bronzā jāatlej, tad 10% ir tas radošais un tad ir tehniskais darbs. Varbūt pastāstiet vairāk par mums, par sevīm, varbūt par saviem sasniegumiem, mēs varam iepazīties, jo, piemēram, kā es par jums dzirdu pirmo reizi pilnīgi. Kā jau es pirms tam teicu, kauns. Jā. Jo kā ir bijis raidījums, kad es esmu gandrīz pielīdzināts zālēm. Zini, kas ir zāle? Tas, kas brīvības pieminekļa taisies tā pielīdzināja, lai tev nav kauns, ka tu to. Un ja mani tādam pielīdzina, tad es jūtos uzreiz pleci platāki, jā. Tā, kad ir 16 gadus profesijā mācījies, studējis arī Japānā, Tokijā, bronzas liešanu mācījies Somijā, un principā mācītos vēl. Bet, tagad, ja es nemācos, tad sāku lēnā garā baudīt dzīvi, ceļot, darbus likt. Man Latvija ir kļuvusi pa maziņu jau, darbu izstādīšanas ziņā, tāpēc man tagad darbi ir. Es esmu varbūt vienīgais, varbūt ir vēl kādi, bet no man pazina loka. Man pieder trešdaļā, nosauksim mākslas telpa, galerija būtu pa nikni teikt, Spānijā. Tagad Spānijā man ir pāris kvadrātmetri galerijas telpas, kuras izstāda savus darbus. Viņi pagaidām vēl nav izstādīti, viņi brauc uz turieni. Tā kā Somija, Dānija, Lietuva un te tuvējās valsts, visur es mēģinu salikt savus darbiņus, lai es varu izdzīvot no tās telniecības, un, protams, strādāju skolā. Bet īstenībā, ja sākumā man tas likās gandrīz vai pazemojoši iet uz skolu strādāt, jo skolotājs Latvijā nepārāk kotējās. Tas ir tāds, ja tu nekā nevar izdarīt, tad ej citus mācīt. Tad tagad, ja jaunieši brauc pie maniem, gan kas dzīvo ārzemēs, gan brauc pie maniem ciemos un saka paldies, kad es viņiem esmu birstējis mugurs, tad es sajūtu tā skolotāja darba vērtību. Ja jaunieši jau sen pabeiguši skolu, jau izmācījušies citās skolās, un viņi pie maniem brauc ciemos un uz pasākumiem, uz svētkiem, tas ir patīkami. Tā kā jā, tagad es uz vecumu baudu dzīvi. Bet kā tā tieši jūs esat slavens, pilnīgi tāds mākslinieks, esat skulptūrists. Kā tieši jūs nonācāt skolā, kā skolotājs? Jā, kā tas slavens, ja tu pat nezināji man? Jūs minējāt, ka jūs esat pilnīgi salīdzinām zālīti. Tad jau, Viņš nepārzina slavens mākslinieks. Es nezinu slavens mākslinieks. Tad, ja tu intervē tādus, tad tev vajadzētu kaut vai pirms tam palasīt un izlikties. Jo kam ir vajadzīgs... Sasniegumu mēs izlasījām ļoti daudz. Kam ir vajadzīga struntīga patiesība, ja ir saldi meli? Labāk saldi pamelo, kad es jau zināju par jums Davīs vienmēr. Jau no bērnības sekojas. Labāk ir sameloties. Es jau zināju, jā. Es esot, atbildot uz tavu jautājumu, 3 gadu vecumā es esot paziņojis, kad es kļūšu par telnieku. Jo man māte bija telniece, tēvs koktelnieks. Un es biju stingri apņēmies, kad būšu telnieks. Tad, laikam, 15 gadu vecumā, kad gāju uz Lietišķējiem pirmo reizi, tad es tēvam prasīju, jo man tēvs, tāds tā kā vīriešu paraugs un kādam ir jābūt īstam. Un es, kad iešu uz koķiem, jo viņš koktelnieks, kad es arī, bet viņi teica, ka ar manu kārtības mīlestību, jo koķiem ir vairāk tāds pedantisks. Un kad es visu laiku tomēr veidoju un ņemos, jo man bija tas
tā izdevība, tā kā mājās bija plastalīns, es sev varēju armijas taisīt tanciņus, es visu laiku ar to, un kad tomēr, lai seju pa telnieku. Un tā es saku, 16 gadi, gan te Latvijā, gan Japānā, esmu mēģinājis uzdzīt to. Un par sasniegumiem pareizā vietā, pareizā laikā reizēm būts ir tikai tāpēc, un tāpēc, ka man patīk tas, ko es daru. Jo es brīvā laikā, pat ja mājās apsēžās pēc vakariņām pie televizoras, mužīgi ļipinu kaut ko. Par to es, protams, atraujos pa muguru, jo ar mazām plastalīnu piciņām tiek gan tepiķis, gan dīvāns piedzīvots. Bet, un es saku, es domāju, ka tas ir vienīgais, kāpēc man tie darbi ir tik daudz, tāpēc, ka man patīk to darīt. Bet kā jūs līdz skolai tikāt? Tur bija... Tas stāsts ir garš, jo man par skolotāju būt, tas man tiešām likās tāds, ka galīgi, ja es būšu jau, varbūt arī esmu jau degradējies un nolaidies. Bet tad metāla koka nodaļas priekšniekam tika uzdāvināta manas. Tad viņš painteresējās, kas tas pa drabiņu ir, kas to ir taisījis, un tad viņam radās tā ideja, ka viņš varētu mani uzaicināt. No sākuma es turējos pretīm, bet viņš zināja vājos punktus, uz kā uzspiest, kad es te varēšu, kad te ir dažādas krāsnes un dažādi, kad man te būs iespējas pašam arī attīstīties un kad ir modernākas krāsnes un dažādi. Un tad, ja jau iekrīt, tad no sākuma es gan braukājies te skolā, tad es braucu uz savu darbnīcu. Tad, kad nodaļā redzēja, ka it kā var kaut ko jau atliet un tādu nopietnāku taisīt, tad man pat iedeva papildus telpu. Un tad, ja es, protams, tikko to es pametu savu darbnīcu un sācis te šeptēties un tad pavelkās. Jā, bet ja mēs turpinām to tēmu arī par skulptūrām un muzejiem, bet kā tas var? Izstāžu zālēm. Jums arī ir kaut kur Latvijā kaut kāds izstāžu zāles? Vai arī... Manai kundzei ir. Es esmu ģenerāls sponsors. Manai kundzei ir. Viens ir tas, pirms manas kundzes galerijā. Pie viņas mēs ņemam visus arī jaunos, kuri, varētu teikt, kas ir, mācījušies, varbūt pat autodidakti. Bet jaunos, jo ļoti daudzās lielajās mākslas galerijās, lai gan mums ir, sākot ar maniem Oskaru Mikānu, tur ir arī gleznotāji Laizānes, Sabīnas Līvas darbi un tādi, kas ir mūsdienu niknākie gleznotāji. Jo es pats man pat it kā bija aizmugurē mani vecāki, bet tevi kā jauno ģeniālo mākslinieku, tevi nekur neņem. Jo tu neesi populārs. Un tu nonāc tādas dilēmas priekšā, kad tevi nekur neņem, jo tu neesi populārs, kā lai tu kļūst populārs. Un tas ir tāds aburtais loks, ka tev ir jāizsitās un jāzīmējās. Un tāpēc mēs ņemam arī visus jaunos, kas nav populāri un slaveni, bet tādi, kas strādā. Vienīgais kritērijs ir, lai strādā. Mēs neņemam tur izsmēķus ar dziļu eko domu, kad ir izsmēķis uz pamatnīcas un kad tur ir 15 lapas pierakstīts tādus, ne? Bet kur ir cilvēks var redzēt, ir strādājis, pat ja redz, kad autodidakts, labi. Bet, ja jūt, kad ir cilvēkam šefte un viņš grib to darīt, tad ņemam un, kundze ņem. Jo parasti ir tā, ka cilvēks cenšas, viņam ir labi darbi, bet, diemžēl, populārs viņš netiek, kamēr viņš ir miris. Jā. Tad tikmēr tikai tad, savā laikā mani klases biedri, kas kļuva par pirmajiem, laikam, jaunākajiem miljonāriem Latvijā, ar naftu viņi ņēmās. Un viņi arī, viens no viņiem, kolekcionē mākslu, bet viņš gleznas. Un es viņam, kā viņš miljonārs klases biedrs, labs draugs, un es viņam, kad, klausies, kādu pierunā, lai man skulptūru nopērku, viņš tur, tev tīri tā neko viņas, bet tev, ka viņi pērk klasiķus, tā, ka tu būsi miris.
Es, kāda jēga man no tā, kad es būšu miris, kas sāks pirkt darbs. Man tagad vajag, lai es varu taisīt jauns, jo bronzas, metāla liešana, viņi ir dikti dārgs, tas process iznāk. Tāpēc tās skulptūras, it kā tā liekas kaut kāda neliela skulptūra, tur 1000 maksā, ko viņš ir aptracis. Bet tur ir materiālās izmaksas, ja ieliec galerijā, ir mani 25%, no galerijas uzcenojuma aiziet viņu procenti, un tur tad pieaug 2,5 reizes, lai visiem tiktu kaut vai mazs kumāsiņš. Un tad no tāda, kas 400 euros ir materiāli, mana daļa ir piemēram 200, tas jau ir 600, vēl uzliek pusi 1200 un ienāk un cilvēki, kad nē, tie taču ir pilnīgi idioti, viņi te prasa tādas summas, bet tas, es tagad mazliet indi papilināšu, dārgajā Kopenhāgenā. Es tur vienu brīdi arī pasniedzu un šeptējos. Tur ir 5%. Un tur mākslai jāmaksā nodeva. Tur neviens pat nemēģina šmaukties. Jo tos 5% dēļ sacūkāt sev papīrus. Neviens nemaz nav vērts. Mums, ja ir tie 25 vai tie 40, tad jau tu sāksi domāt viltības un ko tur. Tā kā, Tā arī ir, jā, kad tiešām citreiz arī, kad jūs teicāt par to miljonāru, jums tas draugs, kad ir labi, kad ir tie kontakti, ar ko var tiešām sarunāt, kad ir iespējas arī izšmaukties, tomēr, kur man šito darbu var ielikt, kur vēl vairāk cilvēku, tā kā tie kontakti arī ir ļoti svarīgi. Tieši tā. Ir jābūt kontaktiem, jo reāli, ja vajag televizoru, kafijas, labi, tās jau arī kā skaitās ekstras, bet kafijas kanna, televizors, to cilvēks nopirks. Tāda skulptūra reāli. Tātad viņam man ir jāuztais tāda skulptūra, lai viņš pastītos un saprast, ka viņam vajag tādu mājās, ka tas, vai viņam garstāvokli uzlabos vai izgreznos viņa namu. Tātad man ir vēl klāt jāpieliek pie tā, ko es tur gribu, vai sievietīti, vai tauriņu, vai vienalga ko. Man ir jāuztais viņi tik forši, lai tas cilvēks varētu teikt nevajadzīgu lietu. Bet viņš gribētu sev mājās tādu. Pilsētvidē es uzskatu, ka vajag, jo tas ir viens no, kāpēc cilvēki brauc. Es saku, uz Evaldu Valteru brauc pastīties, tā kā objekti, labi, tur ir Aleks Šupīt Kuldīgā. Visādi, skaista pilsēta, tā ir, man liekas, viena no Latvijas skaistākajām pilsētām, bet ir, kas braukuši tieši apstīties to Valteru, pasēdēt blakām, jo tur ir stāsts par to, kad pasēdēs iedzers tēju viņu kopā un būs tev tas 100 gadu dzīvos un viss. Un cilvēks speciāli brauc. Un tas ir, jo tādas sēdošas figūras ir bezjēgā pa visu pasauli. Bet kaut kā es esmu ietrāpījis tā, ka turpat brauc un pasēž pie viņa. Es esmu par to, ka pilsētu vidē, kad ir vajadzīgs. Un ir vajadzīgi, jo tad ir cilvēkam, kur acis piesiet, ir kāpēc aizbraukt, jo jūgenda arhitektūra ir skaista, nenoliedzami. Bet, ja tu esi apskatījies kaut kur pa Vāciju, kur, neskries tu speciāli skatīties, ar kaut kādas skulptūriņas, tas, tu aizies uz to rajonu. Ne jau dēļ viņu tu brauks no ārzemēm, un uz citu valsti, bet tu aizies apskatīt to objektu, lai ir uz kurien aiziet, jo tu aizbrauc svešā pilsētā, ko man te skatīties, Rimī un Maksimā, nekas slikts pret Rimī un Maksimām, bet tas ir arī citās pilsētās. Ir pieņemsim, tur kaut kāds skulptūra vai kaut kas, ar ko var, to man Japānā mācīja, kad, ja tā ir pilsētvids, es nezinu, kāpēc Latvijas akadēmijā to nemāca, bet ja tā ir pilsētvidē, jo vienkārši piemineklis, tas ir vienkārši piemineklis, tu noej garām, izlasi, vai tas ir Dantes vai kaut kas tur Gatamalate vai kas tur un viss. Ja tu vari tur pačamdīt, uzlikt roku uz pleca, tas uzreiz piesaist cilvēkus. Jo man pašam ir bezjēgā no visām pasaules malām bildes, kur es kaut kādu skulptūriņas esmu apkampis, tas, bet arī Džulietai es esmu blakām nobildējies Veronā un labi roku uz krūts neliku viņai, bet krūts viņai nospīdināt, līdz spīdīgumam, jo katrs sevi cienošs turists aiziet pie viņas nofotografēties un citi pagrābstās. Tas ir, kāpēc aiziet, un, protams, Džulietai ir pastāstiņš apakšā, un tā tad tur
uz kāzām un milnieki un šis un tas. Un tā kā tās skulptūras ir vajadzīgas, jo tas uzreiz attīsta visu infrastruktūru arī. Bet kur tad ir tā maģija Valtera skulptūrā, kā jums šķiet? Tajā, ka ar viņu var miedarboties? Jā. Jo, ja būtu vienkārši viņš uz postamenta, jo tur tai skiču konkursā tur bija ļoti daudz un dažādas arī ļoti labas, bet tur bija vairums, tādas piemineklis kārtīgs. Ir labi, ka ir tā oriģinālitāte un var arī iesaistīt to publiku. Var mēģināt, pieņemsim, turpat slapdraņķī un augstā laikā vai sniegā ziemā. Beņķis ir, man šarmuļi uzskrien, kad es iedomājos, ka tur ar kaut kādām zeķubiksītēm vai plānām džīnām uz tās augstā beņķa bronzas apsēdies. Bet var redzēt, kad ir uzpulējies, neuzpulējies, notīrījies oksīdi. Un putniņu visi mēģina nolaust, bet putniņu var jau tagad ieteikt nav vērts, viņš ir vieglāk to visu galdu ir aiznest. Galdu ir vieglāk atraut nekā putniņu no malas. Tur es apzinādamies cilvēka dabas, tur ir ņeržas skrūves un metinājums, tur, es saku, galdu ir vieglāk aizstiept nekā to putnu noraut. Bet cilvēkiem patīk, ja viņš var aiztikt, lai viņš, kā tu teici, miedarboties ar to skulptūru. Kā jums šķiet tā jūsu profesija tēlniecība? Tas ir vairāk kā hobijs tagad vai tomēr kā profesija un darbs? Un brīvajā laikā jūs kaut ko citu? Vai tā tomēr ir sirdslieta? Tā ir sirdslieta. Tas ir tas, ko es uzskatu nenormāli palaimējies. Tas ir kā mans hobijs. Un, ja es varu ar to hobiju nopelnīt arī naudu, tad kas var būt foršāks? Tad, es domāju, ir gleznotāji, pavāri, ja tā ir viņa sirdslieta, un viņš var gatavot, nevis standarta vienu un to pašu kotleti bet, ja viņš var ēdienus dažādus, tas pats, es domāju, ja es nebūtu telnieks, es pa maizes cepēju būtu gājis, jo man omīte un mamma, omīte bija maizes cepēja bijusi, un viņa man rādīja, mācīja, baigi forši tas ir, tas radīšanas, ka tu uztaisi. No māliem jau tas pats ir, tas ir nevienu brīdi pret viņu, nevis pret viņu, bet es nelecos, bet tas tā kā mazliet tā kā dievs, ka tu no pīšļiem, no māla tas ir smalks smiltis, ka tu no smalkām smiltīm tu vari radīt kaut ko skaistu, seksīgu, mīļu, labu. Un tas pozitīvais ir, kad jāatlej bronzā, artefakti ir apmēram 6000 gadi veci, tātad bronzas darbi. Tātad tu taisi priekš 6000 gadiem, to es katrā intervijā uzsveru. Tātad tas diezgan ar mūžību. Ar cilvēku mūžu salīdzinot, tā jau ir gandrīz mūžība. Tā kā jūs arī teicāt, ka jums tas ir hobijs, jums ir pilnīgi paveicies, ka jūs arī varat to pelnīt, bet tā jau arī ir, ja jums ir tiešām lieta, kas jums patīk darīt, un jūs to darat ļoti labi un cenšaties, beigās jau ar to naudu arī var nopelnīt. Jo tā jau parasti ir, ja tu tiešām ieguldi to savu laiku, to darbu, un tev tas patīk. Jā. Galīgi nemaz nenoliedz. Es saku, es tā cenšos, un manā darbā ir labi tas, ka tā ilgmūžība, tā tad ir darbi, kas ir nostāvējuši, kur pieņemsim, glezniecība, eļas glezniecība, bet akvareļi, kas papīrs nodzeltē, krāsa izbalē, šis tas, tur ir tie glabāšanas noteikumiem noteikti. Muzeja standartā ir jātur, tā, ka tur mitrums un dienas gaisma nekrīt virsū. Skulptūras ir bijis, ka es izvalku no pažobelēm jau nosūbējušas zaļas, tur kaut kas satecējis virsū, tu viņas uzpucē. Man ir vecākais darbs, kas man ir nopirkts, tas ir, ka pēc 15 gadiem man viņu nopirka. Es viņu uztaisīju, pēc 15 gadiem man viņu. Tātad viņš ir nezūdoša vērtība, tas tā ļoti skaļi pateicu, bet, skulptūras tomēr ir tāda lieta, kas... Tā kā, un ja es varu ar to sapelnīt naudu, bagāts es nekļūstu, bet, tā, kad var izdzīvot un var strādāt, darīt to, ko es gribu, tas ir, man liekas, milzīga balva. Tā ir, jā. Kā jums šķiet, vai jūsu darbu motīvi vienmēr būs aktuāli? Ja, sievietes
mīlestība, skaistums ir aktuāls, tad tas būs aktuāls. Ja tas pazudīs, nu, tad arī pazudīs tās vērtības. Tās vērtības gan mainās, jā, jo es neizplūdīšu garāk, bet man priekš Spānijā, tur, kad es runāju ar tiem kompanioniem, ar ko mēs to galeriju paņēmām, nu, viņi teica, ka jātaisa ir, nu, komercdarbi, kas ir, nu, kādi tur klienti, nu, nāk, kas tur vasarās, kad, jo tas ir pie okeāna un ļoti skaistā vietā. Un es sapratu, ka es vēl neesmu gatavs. Protams, man nauda nenormāli patīk, bet es vēl neesmu gatavs taisīt tādus, nu, pret savām izjūtām, kad es pagaidām pamēģināšu ar savu vērtību skaliņu, kas nav varbūt pat, nu, tāda ideālā, bet standarta. Es ar to pamēģināšu, nu, varbūt kādreiz, ja nu galīgi nebūs to, ko ēst, kaut ko es sākšu taisīt tādu dīvaināku, bet pagaidām es savu. Nekad nesaku nekad, bet pagaidām man pārliecība, ka es darīšu savu līniju. Tad pagaidām ir tāds process, ka jūs veidojat savus darbus un pēc tam pārdodat nevis uz pasūtījumu. Ne, ir arī pasūtījumi. Nu, tie ir pasūtījumi darbi, bet es cenšos pāriet uz to, ka tos manus radošos es varu, kas ir es pats izveidoju savu, un tad viņš integrēt vai kādā vidē piedāvāt, kas ir jau esošs. Ar to es arī vinēju, jo, ja jau man tas darbs ir, viņš, protams, ka materiālā viņš izstās labāk, un tad konkursos es vinēju ar to. Jo, ja viņi piedāvā tikai uzzīmētu skici vai plastalīnā, nu, kur telpiskie objekti vai kompjūteri, un ja es atnesu jau bronzas fiņķekļušku, tad loģiski, kad cilvēks, nu, sajūtot, jau paņemot rokā, pirmais visu pulējumu, ieraugot visu, ar to es varu izbraukt. Bet man tas liekas tiešām baigi tā brīnojam, 6000 gadus tas skulptūras var stāvēt, jūs teicāt. Nu, tādi ir tie bronzas darbiņu. Es saku, ir artefakti. Tā viņš ir, cik bronzas laikmets bija 3-4 tūkstoši pirms mūsu ēras, ja? Nu tā arī sanāk, ka tad jau, jā, tagad jau ir tie 6. Tā tad pat bez artefaktiem, artefakti ir vēl vecāki. Tad pilnīgi vēl jūsu darbi varētu būt artefakti, kas varētu būt pilnīgi vēl muzejos un vēl ilgi, nu jā, ilgi dzīvot. Un man no tā ir bailes, lai kāds atrodot pēc 6000 gadiem kādu man darbu neprasa, kas tos ir uztaisījis, lai prasītu, kas to skaisto ir uztaisījis. Un meklētu, kurš bija tik ģeniāls, skaists, iznesīgs un kas spēja tādu uztaisīt. Ja būs, kad, nu jā, šito Kākuļu ezeru, kāds te ir uzmuļājis, to es arī esmu, nu kā, uz to es nabaga jaunieši sev trenkāju. Kad ja jūs taisat materiālā, tad uztaisiet kārtīgi. Jo es saku, tas paliek ļoti ilgi. Un tā kā mums ir skolā tās iespējas, kad mēs varam priekš baznīcām, nu, publiskā telpā, baznīcas tā tomēr ir tāda, nu, kas cerams, ka viņi saglabāsies vēl. Tātad tas darbs ir pie vietas, viņa izstrādājums. Viņi var aizvest omītes, mammas, tētus, māsas, brāļus, pēc tam bērnus, mazbērnus, ka viņš ir uztaisījis kaut ko tādu. Tā kā tas arī jau pašiem audzēkņiem ir, nu, tā, ka viņš uztaisa, un tad viņš var iet un daudzīt pie krūtīm, kad viņš ir kaut ko skaistu uztaisījis. Jūs minējāt par baznīcām, pastāstiet vairāk. Tieši par projektiem kādiem. Jā, kas notiek baznīcās? Baznīcās notiek tā, kad mums atnes bildes vai kaut ko galīgi salauzt un pusiznīcināt un pasaka, kad ir jāuztais kaut kas skaists. Vai nu tās ir lustras, kapiteļi, dažādi tie sienas brātie lukturi. Un tad mēs vienkārši no tā, tad ir vai nu rekonstrukciju, restaurāciju taisam vai pilnīgi no jauna. Tad, ja taisa no jauna, ir tikai fotogrāfijas, tad mans uzstādījums ir jauniešiem, ka to ir taisījis arī kāds meistars. Tāds pats cilvēks kā viņi. Tātad viņiem ir jāuztaisa labāk. Lai viņi atnes bildes, un tad viņiem liekas, to jau kā. Tas bija tāds pats. Bet viņam bija mazāk iespēja mācīties, viņam bija iespēja mazāk dažādi instrumenti mūsdienu, sākot ar krāsaino metināšanu un dažādas tur
Līdz ar to viņiem ir jāuztais smukāk. Un tā kā, tie, kas pieiet diplomdarbiem, 4. kursi, tie arī pārsvarā uztais labāk nekā ir bijis. Restaurācija. Tur es esmu jaunībā strādājis Valsts mākslas muzejā, lielajā par restaurātoru. Tur tev ir jāievēro. Tu nedrīkst, pat ja tur ir kājas kaka virsū kaut kādu, tu nedrīkst. Ja viņi ir tur 50 vai 100 gadus veci, tad tu viņi nedrīkst kasīt nost. Viņi tur gandrīz jāatstāj. Tā kā nedrīkst ne oksīdus, neko, bet ja ir rekonstrukcija, tad ir jātaisa labāk. Ir vienmēr jāmēģina uztaisīt labāk. Ja ir iespēja, tad jā. Protams, kāpēc ne? Ja var labāk, tad kāpēc, labāk. Lai nebūtu iespēja? Šitas te bija, laikam mums jābeidz jau viss, te sāk klabināt. Man no Somijas atbrauc paziņa, un viņiem ar tāds 17, 18 gadus vecs džekiņš līdzi, un tieši bija diploma darba, jau beigas tur pāris dienas pirms nodošu, pirms aizstāvēšanas, un viņš tur tās lietās krūkas, tur tādas antīkās, un viņš, ka šito taisa mana vecuma džeki, ka viņam ir mužīgi licies, ka tādas lietas var uztaisīt vienīgi vecos laikos kaut kādi mistiskie varoņi meistari. Viņam nelien galvā, ka tādu var arī tāda paša vecuma džekiņš uztaisīt. Un viņam tā, ka tas ir kaut kas, bet tā ir jābūt. Jo, Ja mums skolā arī tagad ir tas pulkstenis, kas man arī liekas ļoti iespaidīgs. Kā to var izdarīt? Kā iestāja eksāmenu, kā diploma darbu, kā viņi tik skaisti varēja uztaisīt. Viņš tiešām, man liekas, iespaidīgs. Un tos kapitelīšus un bruņurupučus, tos taisīja koķu studenti, kur man bija pusgada laikā, pat mazāk pāris mēnešu laikā, to, ko es metāla studentiem mācu 4 gadus, to viņiem es nabadziņiem iedzinu 2 mēnešu laikā. Un es domāju, ka viņi uzveidoja, atlēja, cepur nost. Tā kā, redz, ja grib, tad var. Tad var, jā. Man ļoti interesē par tām Japānu studijām, ko jūs iepriekš minējāt. Kādas varētu būt tādas lielākās atziņas no turienes? Kā jau jūs iepriekš minējāt, ka Latvija kaut ko nemāca, ko māca tur? Pilnīgi cita. Tas ir skolai tikai. Tur varēsiet izgriezt ārā. Principā, es uz to Japānu. Tāpēc, ka es tai dienā piedzēros, un es sapratu, ka es negribu strādāt. Un Japānas konsulātā vēl nebija vēstniecība. Ļoti skaisti meiteni strādāja. Es aizgāju, kā sadzēries, tad drosme ir tā kā lauvai. Tad es aizgāju pameņģēties, bet priekš meņģēšanās kaut kāds iemesls ir jāatrod. Un es biju bijis sniega simpozijā Japānā, un es ar viņu sāku tur runāties vēl par kaut kādiem sniega simpozijiem, šīs tās. Viņiem tāda informācija nebija, bet viņiem bija studiju iespēju programmas, un tad, tā kā nebaidieties, tātad es esmu bailīgs, man vajadzēja iedzert, nebaidieties, iet, prasīt, interesēties, pat rodās doma, kas liekas, pilnīgs vaiprāts, taču man neviens nebaidieties, aizejiet, kamēr pirksts nelauž ārā. Ir jāiet, jāmēģina, un ja tu izmēģini, ja dabon par īkli, ja nedabon, ja vinē. Tad ir vēl labāk, ja vinē. Un, tur, protams, ka tā ir Japānā, jo tur pilnīgi cita kultūra vidē. Es to vienmēr saku, ja man pēc 1. gada likās, kad es kaut ko mazliet sāku saprast no tiem Japāņu kultūru un Japāņiem, tad pēc 5 gadi es droši varu teikt, ka neko es no viņiem nesapratu. Jo viss tās nianses viņiem ir kolektīvā domāšana atšķirībā no mums. Mēs esam eiropieši. Es pat tur visu mūžu nodzīvojot. Man tā eiropieši, it sevišķi latvieši, kas ir viensētnieki. Mēs tomēr jau cik 1000 gadu apakaļ. Mums ir sava viensēta, kur mēs dzīvojam, mūsu lauks, mūsu aitiņas, kaziņas, gotiņas, blā, blā, blā. Viņiem ir kolektīvais. Viņi kolektīvā labuma vārdā to darīs. Un es tur dzīvojot, es mēģināju sevi uz tā uzdzīt. Nesanāk tāpatās, es domāju, ka man taču būs no tā labums, ja es tagad iekļaušos viņu kultūrā. Un es tik pieķeru, ka, redz, tu atkal jau izvelc deķīt atkal uz savu pusi. To precizitāti, to man, bet nevis iedzina, bet man iepatikās. Jo tur ir, tad tu ne savu
ne cita laiku noēd. Ja ir sarunāts tikos, tad tu esi, ja tu izdari to līdz tam, tad tu izdari līdz tam. Tas ir, un tad tu savu laiku, tu sadali, viss tam tu, un tā cita laiku tu nesagandē. Un tas man izlikās tas pareizi. Es it kā esmu ļoti nekārtīgs pēc savas dabas, bet tas man patīk, ka, tad arī tā cieņa pret citu cilvēku, kad es aizeju, nevis pirms, nevis pēc, bet ja viņš man ir teicis 2, tad es esmu 2. Ja viņš saka, atnāc no 2 līdz 3, jā, tad ir vienalga. Pieņemsim, viņš tur sēdēs, kaut ko darīs, tamborēs vai ko, viņam vienalga. Tā kā Spānijā, ja viņi pasaka to maņana, tad zini, ka tas var būt no rīta vakarā vai arī rīt būs maņana. Un to es pagaidām nevaru. Viņiem liekas, normāli, kur tu skrien, kas tev ir, ko tu esi piestājis te ar savu precizitāti. Man atkal, tā, ja es aizeju, tad sākam, daram šitas, tas. Vienalga, vai viņš man velta 5 minūtes vai 5 stundas, bet tad to laiku piepildam, jo tas ir gan mans, gan viņa laiks, lai tu liederīgi. Tā kā to man tai, ja formas ziņā es tur, tas, kad mazliet, viņi vairāk to, tā kā sakuras vietas ir viņiem tas simbols, tas ir tas mirkļa skaistums. Es strādāju priekš tiem 6000 gadiem. Viņi to, ka tas nav tas būtiskākais. Tas mirkļa skaistums ir tas, kas, tev, jo dzīve jau sastāv no tādiem maziem, vai tā ir laimīga diena vai nelaimīga. Ja tu no rīta tu esi laimīgs, tu dabū naudu, šits tas, un pēc tam vakarā tu salauzi roku, tā bija laimīga vai nelaimīga diena. Tā tad no rīta tu biji laimīgs, tev viss labi, vai tur mīļotais cilvēks, vai kas tev tajā brīdī aktuāli. Vakarā salauz roku, tas galīgi nav plānos un kaut kas patīkams. Tā tad bija forši brīži, tagad ir štrumtīgs. Diena var mainīties tā pilnīgi tādā sekundes brīdī. Vai nākot uz šejien, tu apmet pa netīrītu ceļu salto gandrīz vai uz vietas stāvot, ko es tikai jaunībā varēju izdarīt treniņos. Tagad gandrīz vecs onkulīts ar uz vietas uztaisīja. Tā kā, paldies Dievam laimīgi. Jā, interesanti. Labi, tad ņemam ātros jautājumus. Jā, mums būs. Tad mums ir tā, ka mēs podkāstā ņemam ātros jautājumus, kas ir jautājums, uz ko jums ir jāatbild vienā vārdā, vai uz jā, vai nē, vai cik vien ātri tas ir iespējams. Tā nedomājiet, tik spļaujot ārā. Tas ir negodīgi. Kā mēs labi zinām, tas ir negodīgi, jo, ja tiek uzdots, tas ir, man liekas, no Brālīša un Karlisona, kad Boksjankundze tur piestāja tiem jautājumiem, un laikam Karlisons tas bija, ka viņš, kad atbild ar jā vai nē, vai tu esi beigusi dzert brendiju no rītiem. Ja viņi nemaz to nav darījusi, ja viņi pateiks jā, tad tomēr viņi dzērusi. Ja nē, tad viņi nav apstājusies, tā kā tie ir negodīgi. Tas jau ir tāds viltīgs. Jūs redzēsiet. Jā. Tātad, māksla vai mūzika? Viens jāizvēl. Mūzika. Pilsētas centrs vai dziļi lauki? Nomala. Mīļākā mašīna firma? Lexus. Kaķi vai suņi? Kāmiši. Jo viņi nomirs pēc 2 gadiem. Ja apnīk, tad nav tik ilgi jāgaida. Vislabākās brokastis, ar ko sākt pirmdienas rītu? Kopā ar mīļotiem cilvēkiem. Kāda ir jūsu zodiaka zīme? Vērsis. Pagātne vai nākotne? Tagadne. Vakars vai rīts? Vakars. Mīļākā izklaides vieta Rīgā? Darbnīca. Te ir jautājums, ja es nebūtu pasniedzējis, kas jūs būtu, bet jūs jau iepriekš atbildējāt. Maizes cepējs. Nē, telnieks, es būtu skolotājs, tas nav mans sapņu darbs. Vislabākā dzimšanas dienas dāvana? Tas, kas tajā brīdī ir bijis vajadzīgs. Kāds ir jūsu dzīves moto? Viņi mainās. Fotogrāfija vai video? Video. Cik vilku ir tevī? Zaķi, man liekas, vairāk. Zaķi? Kādi varbūt jūs varētu nosaukt, kādi viņi ir? Tie zaķi. Un cik? Ja nav daudz, tad varētu. Jaudzēkņi klausīsies, jo tur pat tiem trusīšiem ir teiciens, to es labāk nepieminēšu. Labi, tie nav zaķi, bet arī zaķi to dara daudz. Pakauties, bet tas bija jaunībā.
Reizēm paskraidīt, reizēm patirināties, neko nedarīt. Tā tad 4 jau ir. Nu, tad mums arī podkāstā ir tāds jauns, ko mēs sākām ar 2. sezonu. Mēs iesākam teikumu, un jums viņš ir jāpabeidz. Tad jā. Būs interesanti. Uzticoties, būs labi. Nu, labi. Sāks vēst. Tu sāc. Bišku atvaino, pavelku uz tādu šitās te kāzu pasākumu laukos, kad tagad mēs visi, un tad tu aiziet aušīt. Labi. Tā. Ja tu veido žirafes skulptūru, bet sanāks zebra, tad? Sanākusi zebra. Sanāks zebra. Ja tu būtu puķipots, tad? Saplīstu. Ja tu bildini nepareizo cilvēku, tad? Nu, tas jau ir. Saprotu, kad ir pielaist milzīga kļūda. Ka tādas kļūdas nevar pielaist. Ja ir apslēpti dārgumi RMMT pagrabā, tad? Izlauzīšu grīdu. Ja tu būtu skulptūra, tad? Tāda, ko var, kā tu skaisti teici, miedarboties, ar kuru varētu. Ja tu no jauna izveidotu pasauli, tad? Neko labāk viņi nebūtu par šito. Ja humpalās ir laimīgā pusstunda, tad? Tad es to nezinu vienkārši. Ja dzērieni bez uzcenojuma ir ar uzcenojumu, tad? Tas saucās atlaides. Ja ir slikta atzīme matemātikā, tad? Aizēju pielūgties skolotājiem, lai ieliek labu atzīmi. Varbūt jums ir arī, tad mēs beigsim šitos jautājumus, un varbūt mēs varam uzdot vēl jums vēl kaut ko priekš, kaut kā nedaudz uz beigām veidotos. Kāds varētu būt jūsu jautrākie momenti, varbūt tieši RMMT vai kaut kādās skolās vai skolotāja dzīvē, kaut kas jums ir palicis atmiņā, kas ir bijis tiešām patīkams vai foršs vai bēdīgs. Tas visādi var gadīties. Bēdīgs ir tā, kad par labajiem momentiem es jau teicu. Tas mācību, tā, kad tev ir jādzen audzēkņiem, un ja tu jūti, ka viņiem neinteresē, tad ir žēl tā laika, enerģijas, jo bērniņus nedrīkst. Tad viņi pēkšņi kļūst par mazajiem bērniņiem, kurus nedrīkst neapbižot, nesabļaut neko. Un tad ir laiks sava laika, to citu audzēkņi, kuri grib mācīties, ja man ir vienam balbakam jādzen iekšā to, ko viņš negrib pieņemt, un citi, kas gribētu, bet man ir jāziedo laiks tam vienam balbakam. Foršie brīži ir tad, ja tu esi pat varbūt karojis tai skolas laikā, es gan nekaroju, es mēģinu ieturēt tad diezgan, kad visi vienādi ir. Lai gan nav viņi vienādi. Tā, kad, to, ko es minēju, kad pēc tam brauc ciemos, pasakās, tur gandrīz vai apkampi, kad baigi forši, kad nodevu pa muguru, kad tagad, kad es piepalīdzējis viņiem, ne jau es biju galvenais vadmotīvs, bet es kaut vai māzu gabaliņu iedevis, ka viņiem ir kaut kas dzīvē labāk noticies, nekā viņi būtu. Un ja viņi paši vēl to apzinās un pasakās man par to, tas ir milzīgs gandarījums. Varbūt kādas jums ir atziņas no mūsu skolas? Tā pakluso, neviens nezinās. Šito noteikti pastīsies priekšniecība. Es neticu, kad noklusēs. Es neļaušu. Neviens nedzirdēs. Tikai starp mums. Un dažiem cilvēkiem aiz kameras. Ja skolotājs ir kaut kādu izdomājis programmu vai pēc savas pieredzes. Es pieņemsim mācu to, kas man likās, ko man mācīja, kas bija pareizi, kā pret manīm izturējās un kā mani mācīja. Un ja skolotājs atzīst, kad viņam tas ir palīdzējis viņa ceļā, reizītēm, kas nav tagad varbūt pedagoģiski, vai man pārmet, ka man nesot akadēmiskā pieeja, kad es pārāk daudz komunicēju, jo arī, jo piemēram jaunieši sēž pie manīm arī vakar. Es esmu laikam vienīgais gadījums. Viens jaunietis, viņš palika, tāpēc, ka viss kurs paliek pie manīm, pēc stundām strādāt. Un es viņu metu ārā, jo viņš nestrādā, viņš traucē citiem.
Man viņš bija jāved pie direktora, lai direktors viņam pateiktu, ka man nav viņš jāpieņem ārpus stundu laika. Tātad, ka tas skolotājs it kā mazliet vairāk var pats organizēt, kā apmācīt. Jo, ja es esmu pats iemācījies kā telnieku, mani apmācīja kā telnieku, bet es iemācījies to bronzas lietu, metāliešanu, ne tikai bronzas. Tad varbūt vajag uzticēties tam skolotājiem, jo es viņiem arī gribu iemācīt, lai viņi var kaut ko izveidot, atliet. Tā jau te es saku, ja ir jāļauj vaļa arī tiem skolotājiem, lai mēs varam pēc labākās sirdsapziņas vai kā, lai es nezinu, kaut ko skaistu patosālu tur gribēju pateikt, bet jā, brīvība. Citreiz jau mēs pat neapzināmies, cik skolotājs cenšas jums tiešām palīdzēt kā studentam. Jā, bet reizēm jūs esat jaunieši pat tik tālu. Un ir, kad tu stāsti. Un reizēm man liekas, ka vajadzētu tā, kad skolotājs var izsviest to teļu ārā no klases, bez liekiem tur pusstundu garām, ka mēs varētu. Un es jau augu laikā, kad skolotāji arī parastajā skolā uzšāva vai no grāmatu, vai rādāmo koku, vai to lineālu. Nekas nenotika, jo mēs arī zinājām par ko. Un šitie arī zina. Jā. Nē, vēl mums ir tāds jautājums, ar ko mēs parasti nobeidzam tieši podcastu, kas mums ir gandrīz jau katru epizodi. Kāds ir jūsu dzīves sāls? Dzīvot. Dzīvot? Jā, lai tu sajustu, ka tu dzīvo. Jo man, pieņemsim, jauniešiem attaisnojums ir. Pirmā vietā ir ģimene, jebkura audzēkņa. Tātad mans un audzēkņi, un es jauniešiem saku, pirmā vietā vienmēr ir ģimene. Ne skola, ne darbs, ne draugi par tevi nerūpēsies, tā kā ģimene, ja tev būs nepatikšanas. Skolas viņi var kavēt, vai viņi pelna maizi. Principā nē, maizi, tas ir otrā vietā. Ja ir mīlestība, ja viņš tikko ir iepazinies, sapazinies, loģiski, ka viņš drīkst kavēt stundas, jo viņš ir tikko svaigi iemīlējies. Viņš stundās nebūs nekāds, viņš domās par to otru pusīti. Tad ir, ja viņš iet strādāt, vienalga, vai tāpēc, ka ģimenē vajag palīdzību, vai viņam ir kaut kas paredzēts, vienalga instrumentu, mašīnu, apģērbu, nav būtiski, vai ēdienu, bet viņš ir paredzējis, tā tad var, ja darbs iekrīt. Un man pat ir tāds briesmīgs, ja viņš ir, pieņemsim, bet tā rīktīgi, ja ir nodzēris, jo man ir bijuši, kad atnāk jaunieši, kas bija strādāja, iemīlējies, kas bija, nodzēru, bija aizdzēries tur, bet tā riktīgi, viņš, kad, jā, tad jā, kad ir. Bet tikai no 18 gadiem. Tas, protams, drīz būs no 21, jā, būšu kaut kas tāds, jā. Kaut ko tādu tur žegojās. Bet es saku tā arī visu, ja tu, dzīvot, tas ir ar tas sāls, lai tu izjūti, ka tu esi, lai ir ko, varbūt ir kauns stāstīt, bet ir patīkam atcerēties. Ka tu esi nodzīvojis, ja tu tā mēreni visu laiku. Tāpēc es vēl savā zolīdā vecumā daudzos riņķī visur braukāju, ceļoju, jo man ir vajadzīgs tikai 4 sienas, vienalga, kurā pasaules malē. Man pietiek ar manām 4 sienām, kur es varu kaut ko taisīt, tad es viņus lieku vai galerijā, vai publiskā telpā kaut kur mēģinu. Es no tā gūstu kaifiņu. Ja tev ir, ka pajautā, ko tu tur vakar aizvakar, es pat kaut ko pie televizora vai es pat nezinu. Tad labs laiks pačakarēts. Tā kā, un mīlēt tas pavisam skaisti, naudu pelnīt, tas arī skaisti. Labi, liels jums paldies. Liels paldies jums. Paldies jums. Oi, bija skaisti. Super.